Ar jums mēs Evelīna un Paula. Un šis ir 1. septembra video kopā ar Paulu Dundari. Tātad šajā video mēs jums parādīsim daudz dažādas foršas lietas, kā piemēram 2 frizūra idejas un arī make-upu un arī dažādas ieteikumus, ko ņemt līdz 1. septembri. Jā, tāpēc mēs arī jums parādīsim 4 apģērbu idejas, kas ir 2 ir melnbalta stila, klasiskās, un 2 nav īpaši krāsainas, bet ideāls priekš 1. septembra. Un jā, tāpat mēs arī jums parādīsim ļoti daudz blooperu, jo Paula ļoti jautri. Un jā, tā kā mēs tagad iesim smieties, bet jūs skatāties šo video. Esiet! Bujā! No sākuma es jums parādīšu, kā izveidot šo vieglo 1. septembra make-up. No sākuma izmantojot jūs tonālu vai concealeru, bet ja jums tas nav nepieciešams, tad lūdzu neizmantojiet to, jo jūs bojāsiet savu ādu. Manā gadījumā es izmantoju šo Max Factor 5 stick concealeri. Tad blendojat visu ārā ar jūsu blender brush, vai kā viņu nosaukt, es nezinu, šo švamīti. Tad uzliekat jūsu pūderi, jo neviens negrib eļainu seju. Un es izmantoju šo Maybelline New York Afternoon pūderi. Tad piekrāsojat jūsu uzacis, vai arī manā gadījumā es tās vienkārši pielaboju ar šo Essence Lash and Brow gēlu. Tagad mūsu acīm. No sākuma uzliekat jūsu acu ēnu uz jūsu acu plakstiņa, abiem acu plakstiņiem. Un es izmantoju šo Essence New Eyeshadow krāsā Strawberry Ice Cream. Un tagad dabūjiet jūsu dziļāko acu vietu un tad liekat ļoti tumšu krāsu, jo tas padziļinās jūsu acis. Un es izmantoju šo Avon acu krāsu, pašu brūnāko, pašu tumšāko. Un izmērēt viņu ļoti kārtīgi ar jūsu blending brush, vai es nezinu, kā to sauc, lai viņi īsti nebūtu redzami, bet jūsu acis tā un tā būtu padziļināts. Tagad laiks viņas izliekt, tāpēc ņemu šo skropstu izliecēju, un tad es krāsoju virsū manu Maybelline Smoky Eye Colossal Volume Express Mascara tušu. Un tad mūsu vajagdziņiem, tā kā vajag sārtumiņu, un es izmantoju šo vaigu sārtumu no Elf Cosmetics. Un tad es ņēmu šo ļoti spilgto krāsu no Deko, un es lieku viņu mazās daļiņās, un tad vienkārši ar savu pirkstu es viņu izsmērēju, jo, protams, es negribu tik ļoti spilgtu lūpu krāsu pirmajai skolas dienai, vai ne? Un tas ir viss make-upam. Es ceru, ka jums patika šis make-ups, jo viņš ļoti vienkārši un perfekts priekš 1. septembra. Pirmā frizūra ir Paulas ideja, un jums parādīs, kā viņu izveidot. Tātad jums vajadzēs ķemmi un sākt ar to, kad izķemmēt jūsu matus. Tad paņemat jūsu gumiju un izveidot asti, tā var būt augstā vai arī zemā aste. Tagad jums vajadzēs tādu kā švamīti vai donutu vai kā viņu nosaukt. Un sākt ar to, ka apliekat apkārt visus jūsu matus tai švamītei, lai nebūtu redzēt neviena švamītes daļiņa. Un tad sākat pīt tādas bizītes, un jūs varat pīt, cik vien bizītes gribat, vēl, es domāju, pīt tikai 3 bizītes, bet jā, apmēram pinat līdz pusē. Un tad, kad jūs esat apinušies bizītes, apliekat apkārt gumiju. Tagad ar atlikušajiem matiem sadaliet viņus 2 daļās un aptinat apkārt copei. Tagad piestraužiet ar sprādzītēm, lai viņi labi turētos. Un super skaistā copīte 1. septembrim perfekta ir gatava. Otro frizūru izdomāju es, un tagad es sprādīšu, kā viņu izveidot. Jums vajadzēs ķemmi, mazu gumiju. Sākt ar to, kad izķemmēt jūsu matus. Tad atdalat tādu kā matu daļiņu, tur, kur ir apmēram jūsu auss. Paņemat viņu un sadalat 2 daļās. Un tā kā virpinat uz vienu pusi, pieņemsim uz kreiso pusi, savirpinat abas matu daļas, un tad tā kā abas kopā, kad jūs virpinat viņas abas kopā, tad virpinat uz pretējo pusi. Manā gadījumā labo pusi. Un tad tā kā sanāk, jūs virpinat abas uz kreiso un tad kopā uz labo. Un to pašu izdariet otrai daļiņai un savienojat viņas kopā aizmugurē. Un ar jūsu mazo gumiju jūs varat viņus sastiprināt. Tagad izķemmēt jūsu matus un ļoti skaistā šī detailotā frizūra ir gatava! Hello and I'm feeling fly.
It's hot with the sunny sky. We laugh out like every night. We can do what we want to. We roll with the windows down. Meet up with the boys in town. We go out around and round. Young and free, no place to be. Hey, we go where we want to. Hey. Sākot ar Paulas melnbalto apģērba komplektu. Viņai virsū ir šis te plānais baltais krekliņš no Lindeksa. Tāpat šie spīdīgie legingi vai tā var teikt bikses no Ņujorkera. Kurpītes ir no Lietuvas. Viņas auskari ir no H&M. Somiņa ir dāvinājums. Tāpat arī viņas melnā pērlīša kaklarota arī ir dāvinājums. Lay out in the beachy air. Forget every single care. Breathe in and lay down your hair. Live and play like every day. Un tagad pie mana melnbaltā apģērba komplekta. Man virsū ir šīs te beišīgais krekliņš no Zāras. Tāpat arī mani svārki ir no Zāras. Un mana pelēkā žaketa arī ir no Zāras. Kā redzat, es mīlu Zāru. Tad manas pelēkās zeķibikses, manuprāt, no Lindex vai H&M, un manas baltās kurpītes ir no Tamaris. Un mana sarkanā somiņa arī ir no Zāras. Mana kaklarota ir no Karameles, un šīta roksprādze ir no Ēģiptes. Otrajam apģērbu komplektam Paulai virsū ir šītas ļoti skaistā zilā kleita no Kubusa. Tāpat šī viņas rokas sprādze jūrnieka stilā ir no tirdzniecības centra Valeta, tāpat arī kā viņas auskari. Un kurpītes ir no Tamaris. Tad manam komplektam man virsū ir šis te melnais krekliņš no Ņujorkera. Šo mantīti pagatavoja mana mamma, man svārki ir no veikala Next, un manas seķibikses ir, manuprāt, no Ballet veikala. Manas melnās zamša kurpītes ir no firmas Vagabond, bet īsti neatceros no kura veikala. Young and free, no place to be. Hey, we go where we want to. Hey, it's right when it's our crew. Kad mēs uzprātīsim kādām lietām, noteikti jābūt jūs 1. septembra somiņā. Tad Paulas somiņa ir no Ņujorkera, un mana somiņa ir no Zāras. Tad pirmā lieta, kas jums jābūt jūsu somiņā, ir, protams, jūsu telefons. Un nevis izslēgt skaņu. Tāpēc jums jābūt līdz blociņiem, jo jūs nekad nezināt, varbūt skolotāji pateiks kaut ko svarīgi, kas ir jāpieraksta. Tāpat mums vajag pildspalvu, jums tā kā ar kaut ko jāpieraksta, vai ne? Tāpat noteikti paņemat līdzi plāksterus, jo skola ir tāda vieta, kur var notikt tiešām viss kaut kas, un jā. Tāpat paņemat līdzi jūsu maku ar naudu, jo varbūt jūs kaut kur gribēsiet pēc tam aiziet paēst. Tāpat gumijas, jo mums vajag sataisīt mūsu matus perfekti. Un mēs jums iesakam paņemt līdzi tā kā mazu kosmētikas maciņu. Noteikti mēs iesakam jums paņemt pūderi, jo skolās ir karsti, un ja jūs sasvīdīsiet, tā tas būs traki, tāpēc vienmēr vajag pūderi, lai matētu mūsu seju un nebūtu eļļainiem. Tāpat mēs jums iesakam paņemt kādu lūpu sprīdumu vai lūpu balzām, jo nevienam nepatīk saucas lūpas. Mūsu gadījumā baby lips, paldies tev, Paula, vēlreiz. Tāpat mēs jums iesakam paņemt noteikti roku dezinfekcijas līdzekli, tāpēc, ka skolas ir pilns ar tārpiem, viskaut kādiem baceļiem un mikrobiem. Un tāpat mēs jums iesakam paņemt līdzi kāds konfekts vai kožens, jo mēs gribam te kaut ko uzēst vai pakožāt, vai ne? Tātad paldies jums visiem, kad noskatījāties šo video. Mēs ļoti ceram no visas sirds, ka jums viņš patika, jo mēs tiešām ļoti centāmies. Un mēs gaidīsim jūsu bildītes ar hashtagu
atpakaļ uz skolu ar Paulu un skološanās ar Evi. Ļoti gaidīsim. Jūs droši esat pildīts ar jūsu make-upiem, apģērbiem. Pirmā sēdēļa apģērbiem, jā, pat viņi nav tādi tā kā mums. Es ļoti gribētu redzēt. Un jā, tad tas bija viss šim video. Un skatieties blooperus, bet mēs ejam. Tā! Paidzam? Paidzam! Garām New York reklāma. Pēc somiņu. Opa, que somiņu. Jā. Tam, tam, taram, tam, tam.